Šodien man mugurā ir bikses, un tas nevienu nepārsteidz. Tomēr, ja mēs ieraudzītu vīrieti, kas ir tērpts svārkos vai kleitā, tas liktu daudziem izbrīnās raukt uz acis. Ļoti vienkāršoti sakot, dzimuma diskriminācija ir atšķirīga attieksme, atšķirīgu apstākļu radīšana pret vīriešiem un sievietēm. Sabiedrībā ir kaut kāda veidojusies kaut kāds pieņēmumu kopums, vērtību kopums, ko tad mēs attiecinām pret vienu vai pret otru dzimumu. Dzimuma stereotipizācija ir izturēšanās attieksme, kas ir balstīta, protams, dzimuma stereotipos. Tas ir tāds ļoti vispārējs un vispārināts priekšstats par to, kas ir vīrietis un kas ir sieviete. Stereotipi kā tādi vienmēr ir pastāvējuši. Lai arī sabiedrība, protams, mainās, stereotipi mainās ārkārtīgi lēni. Apzināti iet pretīm sabiedrības stereotipiem prasa diezgan lielu drosmi, prasa cilvēka gribu, prasa uzdarīkstēšanos, un ne katrs to ir spējīgs izdarīt. Manuprāt, sabiedrība mūsdienās ir pieņēmusi, ka sievietes arvien biežāk parādās dažādās profesijās un nodarbošanās, kurās varbūt agrāk varēja sastapt tikai vīriešus. Sapnis par lidošanu man ir bijis kopš bērnības. Nezinu, kāpēc, bet vienmēr ir piesaistījušas debesis viņās skatīties, kā lido lidmašīnas un tā tālāk. Es vienkārši baidījos par to kādam teikt, jo agrāk man tas likās kaut kas tāls un neaizsniedzams. Tie, kuri tikko uzzina, ka es esmu pilote, parasti ir ļoti pārsteigti. Rallijs un autosports man ir paticis jau no bērnības. Pati rallijā es nebraucu, lai gan šogad man bija debija stūrmaņa krēslā. Vairāk ar ralliju es esmu saistīta sava pamatdarba pēc. Strādāju Latviešu autosporta komandās par koordinatoru. Vispār sievietes rallijā nav retums, bet vairāk gan viņas ir manāmas tieši stūrmaņa krēslos. Es esmu medniece, tas man arī ir nācis no bērnības, jo gan mans tētis, gan brālis ir arī mednieki. Arī šobrīd aktīvi eju medībās, tieši dzinēju medībās. Mēs sevi saucam par tādiem kārtīgajiem medniekiem, kas ir dabas draugi. Rūpējamies par dzīvnieku skaitu, par dzīvnieku pabarošanu ziemā. Vienkārši mīlam dabu un mīlam to, ko daram. Dzimuma segregācija darba tirgu izpaužās tā, ka ir noteiktas profesijas, kurās strādā vai izteikti daudz vīriešu vai izteikti daudz sievietes. Darba devēji izvēloties darbiniekus, diemžēl joprojām skatās uz darbinieku dzimumu, bet tas noteikti nav tik daudz saistīts ar pašu dzimumu faktu, vai potenciālais darbinieks ir sieviete vai vīrietis, bet tas noteikti ir vairāk saistīts ar dažādiem sociālo lomu stereotipiem. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc rodas diskriminācija vai mazāk labvēlīga attieksme, tā skaitā arī uz dzimumu pamata, ir saistīts ar stereotipiem un aizspriedumiem. Vienīgais veids, kā var cīnīties ar iespējamu diskrimināciju vai mazāk labvēlīgu attieksmi, tā skaitā arī uz dzimumu pamata, ir izpratnes paaugstināšana. Līdzīgi kā daudzi citu uzņēmumi, arī mēs redzam, ka ir atsevišķas lomas vai amatu kategorijas, kur vairāk piesakās viens dzimums vai otrs. Bieži vien uz klienta apkalpošanu vairāk redzam sieviešu pieteikumus, un tā pašā laikā, piemēram, IT vai uz korporatīviem tie ir vīrieši. Situācija nav stipri mainījusies pēdējos gados, tā ir bijusi visu laiku, to noteikti ietekmē gan kaut kādi ieradumi sabiedrībā, gan arī stereotipi, kas ir izveidojušies ar laiku, kādas lomas ir atbilstošas katram no dzimumiem. Līdz ar to mēs Svetbank cenšamies šo šķīdināt un mainīt un ietekmēt stereotipus, mainīt situāciju darba tirgu arī priekš sevis un darām to dažādos veidos. Visu pamatā tomēr ir tas, ka mēs gribam, lai pie mums strādā profesionāļi. Tas ir pats svarīgākais. Mēs vēlamies, lai cilvēki attīstos savās amatos un ir eksperti savā jomā, un nav svarīgi, vai tas ir vīrietis vai sieviete. Tomēr, ja mēs runājam par kopējām tendencēm, ko mēs ļoti skaidri Latvijā redzam, tās ir atalgojuma atšķirības tomēr sievietēm un vīriešiem. Šī atalgojuma atšķirība ir pietiekami augsta, tā ir vairāk nekā 20% starpība. Protams, ka mēs zinām, ka darba tirgu atalgojums sievietēm un vīriešiem atšķiras, un tas ir diezgan ievērojams. Finanšu sektorā tas ir vēl lielāks. Tāpēc Svetbank mēs jau ilgstoši, mērķieciski un sistemātiski strādājam pie taisnīga atalgojuma sievietēm, vīriešiem par līdzvērtīgu darbu. Tas ir nepārtraukts darbs, un viņš ir iekļauts visos ar personālu saistītos procesos.
Sievietes un vīrieši ir līdzvērtīgi, un viņiem ir jābūt vienādām iespējām strādāt un pelnīt. Gan 2 gadus atpakaļ, gan 3 gadus atpakaļ, kad es mācījos, gan mūsu kursa, gan blakus kursa bija 2-3 puiši. Es uzskatu, ka vīrieši baidās strādāt par medbrāli. Nezinu, varbūt viņi domā, ka tā ir sieviešu profesija, bet īstenībā tā nav. Varbūt vīrieši domā, ka nav prestīži, varbūt ka viņi domā, ka nav tik liela alga. Man ģimene masa un mamma ir ārste. Un viņi pateica, kāpēc gan ne? Ļoti laba izvēle. Varbūt, ka izmainījās attieksme tomēr sabiedrība. Man liekas, ka pacientiem principi ir vienalga. Ir īpaši, kad viņam ir smags stāvoklis. Man liekas, ka dažiem pat vairāk patīk, kad vīrietis atnāks, nevis sievietes, jo tas ir kaut kāds jaunums. Kad sniedzu palīdzību pacientam, viņam vienalga, vai to sniedz vīrietis vai sieviete. Galvenais, ka to sniedz profesionāli. Loma dalījums ģimenē atkal jau ir sava veida konstrukcija, kas balstās tajos pašos dzimumu stereotipos, atkal par uzskatu, ka ir vīriešu darbi un sieviešu darbi. Un viens no tādiem pamata dzimumu stereotipiem ir tas, ka sieviete ir vienāds ar aprūpe. Abi divi partneri saprot, ka mājas darbs, tas ir darbs. Kaut kādai vienai sabiedrības grupai neiemācoties kaut kādas mājas darbus un pēc tam uzsākot patstāvīgu dzīvi, šī sabiedrības grupa, respektīvi vīrieši, tiek nolikt sliktākās pozīcijās. Mājas darbu mācēšana un ēst sagatavošana ir noderīga jebkuram, tāpēc es aicinātu varbūt distancēties no šādiem stereotipiem un iesaistīt abu dzimumu bērnus mājas darbu veikšanā. Tas ir neierasti, ka vīrs ir ar bērnu un ka mamma strādā, bet pārsvarā mums jau 3. bērns. Tas jau ir tāds posms, kad mēs paši izvēlamies, ko mēs darām. Varbūt ar 1. bērnu tas, domāju, būtu grūtāks. Vismaz pēc manas pieredzes izskatās tā, ka tētis bērna kopšanas atvaļinājumā šobrīd jau kļūst par pieņemamāko skatu, nekā tas bija iepriekš. Jo, piemēram, ar vecāku bērnu, kaut arī es nebiju atvaļinājumā, bet mēs mājās pieskatījām, man gadījās dzirdēt no garām gājiem, kur sieva skatās, kā vīrietim drīkst dot bērnu, tas taču nav droši. Tagad, ejot pa ielu ar bērnu, normāli. Es jūtos ļoti droši atstājot bērnu ar savu vīru, jo mums ar vīru ir vienādi uzskati, kā mēs gribam audzināt bērnus. Mēs darām visu kopā pēc iespējas. Tas tomēr ir lauku īpašums. Te vienmēr ir darbs. Un, ja mēs gribam, lai tas darbs tiktu padarīts, mēs visi to darām kopā. Katrs var gan pagatavot maltīti, gan palīdzēt otram būvlaukumā, gan pieskatīt bērnu. Kāpēc puisis nevar paņemt slotu un ar mūsdienu virtuves tehniku ieslēgt multivāramo katlu? Kāpēc kaut kam tādam jābūt tabu puisim? Nekāda iekšēja protesta man tas neizraisa. Tie ir mani bērni. Kāpēc man nav jāpavada laiks ar viņiem? Viņam ļoti patīk pavadīt laiku ar saviem bērniem. Lai gan es esmu bērna kopšanas atvaļinājumā, tas nemazina manu vīrišķīgumu. Dzimums ir mūsu ķermenis, tātad fiziskās atšķirības starp ķermeņiem, tātad vīrieši un sievietes. Savukārt dzimta tad ir šīs konstrukcijas, sociālās kultūras, konstrukcijas, simboliskās konstrukcijas, ko sabiedrība ir radījusi, šie priekšstati. Identitātes ir mainīgas. Drīzāk šie priekšstati mūs ietekmē, lielā mērā arī ievirza mūsu nākotni un par to, par ko mēs varam kļūt, bet tieši ar pašu dzimumu tam ir maz saistības. Dzimumam nav jābūt aspektam, kas attur mūs darīt kaut kādas lietas, piepildīt mūsu sapņus. Neskatoties uz to, vai mēs esam sieviete, vai mēs esam vīrietis, mēs spējam, varam un drīkstam darīt dažādas lietas.